Mans vārds ir Ēriks Niedra. Esmu raidījuma cikla Latvija Ulmaņa laiki vadītājs. Šis ir raidījums par mums, par mūsu saknēm, mūsu pagātni, mūsu valsti. Par to, kā mēs dzīvojām un sasniedzām iecerēto, par mūsu priekiem un bēdām, par mūsu veiksmēm un kļūmēm, par tiem, ko mēs mīlējām un par to, kā mēs mīlējām. Šis ir raidījums par Latviju, šis ir raidījums par cilvēkiem šeit, Latvijā. 4. sērija, 1922. 23. gads, pirmās Saeimas vēlēšanas, fašisti iesoļo Romā, Ulmanis cenšas ieriept, puiciskās meitenes, Latvijā īsta nauda. Itālijā politiskas jukas, talantīgais taktiķis un meistarīgais demagogs Musolīni nesnauž. 4 fašistu kolonnas ar lāpām no dažādām pusēm iesoļo Romā. Itālijas karalis piekāpjas, nopūšas un uzdod Musolīni izveidot valdību. Vai arheologs Hovards Kārters dosies prom, izlasīs uz Luksorā atrasto Tutanhamona kapeņu ieejas uzrakstu: katru, kas traucēs faraona mieru, ķers lāsts? Protams, ka ne. Viss kapeņa zelts nav nekas, salīdzinot ar iegūtajām zināšanām par faraonu Ēģipti. Taču lāsts piepildās. Viens pēc otra, neilgā laikā mirst gandrīz visi ekspedīcijas dalībnieki, izņemot Kārteru. Mistika? Faraoni tā nedomā. Mēbeles kļūst izsmalcinātas, lai arī forma šķiet vienkārša. Žaka Rūmana ideja ir gatavot galdu no saplākšņiem, kur abas virsmas veido sarežģītu šķiedru efektu. Zinaīdas Kobiļeckas cukura un krējuma trauku dizainā izpaužas visas Krievu padomju agrīnā avangarda iezīmes. Interesanti nebijuši. Proletariāta diktatūra dizainā. Atkal paspērts solītis tuvāk atombumbai. Nils Bors saņem Nobela prēmiju par atomu struktūras pētījumiem. Pārvarēta vēl viena zīmīga robeža. Džonijs Veismillers šajā gadā 100 metrus beidzot nopelda ātrāk par apburto 1 minūti. Vēlāk, pateicoties savam sportiskajam torsam un ūdens aicinājumam kustībās, Džonijs tiek iemūžināts leģendārā Tarzāna, cilvēka pērtiķa lomā. Ļeņins secina, ka jēdziens padomju Krievija ietver sevī arī Nacionālās republikas, tāpēc jāmaina nosaukums. Partijas 10. kongress nolēmja, turpmāk būs Padomju Socialistisko republiku savienība, ja īsāk Padomju savienība. 4. augustā uz brīdi klusē visi Amerikas un Kanādas telefona aparāti. Miris tālruņa izgudrotājs Aleksandrs Bells. Klajā nāk Margaritas romāns Lagarkone, kurš tiek dēvēts par pornogrāfisku. Tajā tēlot sieviete, kura nesā īsus matus ģērbis vīriešu drēbēs, pati veido savu karjeru un nododas brīvajai mīlestībai. Daudzas sievietes sev par paraugu ņem romāna galveno varoni, kura pati meklē skandālus un dara tādas lietas, kas dzen šokā sabiedrību. Šāds sievietes tips modē ar krietnu laiku. Latvijas saimniecība vēl nav atkopusies no pasaules kara radītā posta, tāpēc imports ir lielāks par eksportu. Bet ko īsti ieved? No Somijas jahtas, galošas, lāpstas, no Igaunijas degakmeni, pītās mēbeles un spilvenus, no Lietuvas egļu mizas, žagarus, bišu vasku, no Polijas zirgu sarus, cilvēku matus un teļu māgas. Tīri vai jābrīnās, vai tad pašu mežos egles bez mizām aug un Latviju zeltenes bez matiem staigā, ka jāieved? Mazliet vēlāk Čakste, pats būdams valsts prezidents, teiks: prezidenta pilnvaru paplašināšanas liederība ir pilnīgi atkarīga no prezidenta personības. Ja viņš apzināsies savas robežas, rezultāti būs labi, bet pretējā gadījumā sekas varētu būt ļoti ļaunas. Būtu jau skaisti, bet visa tauta jau nevar piedalīties likumu un valsts lietu izlemšanā, tāpēc šīs tiesības tā uztic saviem vēlētiem pārstāvjiem. Šo pārstāvju sapulci nosauc par Saeimu. Saeimas vēlēšanas notiek 7. un 8. oktobrī.
Lepni Rīgas ostā ienāk Francijā būvētais karakuģis Virsaitis. Svinīgi tiek iesvētīts kuģa karogs. Ceremonijā piedalās arī valsts prezidents Čakste. Latvijas karaflote ir domāta piekrastes aizsardzībai. Neatkarības cīņu beigās Latvijas armijā ir 76 000 karavīru. Tagad armija ir samazināta līdz Tautu Savienības noteiktajam lielumam – 20 000 vīriem miera laikā. Armijā, gribi vai ne, ir jādien visiem vīriešu kārtas pilsoņiem no 20 gadu vecuma. Dienests ilgst 12 līdz 18 mēnešus. Latvija tiek uzņemta Startautiskajā futbola federācijā. Tās ietvaros Rīgā notiek pirmā valsts vienības spēle ar igauņiem. Rezultāts neizšķirts – 1-1. Kāpēc ne uzvara? Pie visa vainīgi mūsu pašu līdzjutēji. Līdz pēdējai minūtei esam vadībā. Kad skatītājs sajūsmā sadrūzmējas pie vārtiem, traucē mūsu futbolistiem koncentrēties, igauņi rezultātu beigās izlīdzina. No visiem Latvijas ticīgajiem luterāņu ir vairāk nekā puse. Šogad tiek pieņemta jauna baznīcas konstitūcija, un latviešu luterāņi pilnībā atbrīvojas no vācu virsvaldības. Par pirmo Latvijas luterāņu bīskapu tiek ievēlēts Kārlis Irbe. Finanses ministrs ir Ringolds Kalnings, vīrs ar lielu pieredzi saimnieciskos jautājumos. Viņa galvenās domas ir ļoti vienkāršas. Nedrīkst izdot vairāk nekā ieņem. Ja gribam ievest mantas no ārzemēm, tad mums savukārt ir jāizved. Citas valstis brīnās, kā jaunā Latvijas valsts tik īsā laikā saved kārtībā savas finansu lietas. 3. augustā tiek pieņemta arī noteikumi par naudu, kuriem ir likuma spēks. Pašiem sava nauda, nacionālā valūta. Vislielākās debatas sākās jau pašā procesa sākuma posmā, un neba par nomināliem vai vērtīguma ietilpību. Nē, debatēja par nosaukumu. Kā sauksim Latvijas naudu? Visreālākais un īstenošanai tuvākais bija patapināts no Francijas monetārās prakses – franks un attiecīgi katra tā simtdaļa santīms. Tomēr patriotiskāk noskaņot pārstāvji piedāvāja citus variantus. Lielākā vienība – ozols, mazākā zīle. Vai, piemēram, līga, daila, saule, austra, velta, imanta vai rūķis, pūķis. Jauki! Lielākajā banknošu nodalījumā tātad liekam pūķus, bet maciņā beram rūķīšus. Beigās tomēr uzvarēja lats, atvasinājums no vārda Latvija un Francijas variantā figurējušais santīms. Naudas vienība lats satur 2 900 226 miljondaļas grama tīra zelta, un sīkāk sadalās 100 santīmos. Apmaiņas attiecība Latvijas rublim pret latu 50-1. Pirmie taustāmie bija 10 lati, pagatavošanas veids primitīvs. Par pamatni kalpo 500 rubļu naudas zīme, kurai jaunais teksts vienkārši uzdrukāts virsū. Aizsardzība pret viltojumiem minimāla. Turpmāk naudas zīmes emitēja Anglijā. Noformējuma autors nezināms, visdrīzāk kāds anglis, kura vārdu naudas kaltuli turēja slepenībā. Visa veida metāla naudiņas, 5, 2, lata monētas un santīmus līdz 35. gadam kala tai pašā Anglijā un Šveicē. Bet no 37. gada sīko santīmu ražošanu pārcēla uz naudas kaltuli tepat Maskavas ielā 11. Pamazām lats iekļuva pasaules biržas stabilākās valūtas sarakstā. Turklāt Šveice un Latvija bija vienīgās valstis Eiropā, kuru valūtu varēja apmainīt pret zeltu, ja vēlējāties, protams. Būtu netaisni piedēvēt visus nopelnus tikai vienam cilvēkam, taču visdrošākais kandidāts šajā viena cilvēka sarakstā tādā gadījumā būtu finansu ministrs Ringolds Kalnings. Finansists pēc būtības, ārējā izskata un uzvedības. Maza auguma, sarkana ķīļbārdiņa, mute pilna zelta zobiem. Dzeram naudās kalponēm allaž deva 2 santīmus. Uz makšķerēšanu uzaicinātajiem viesiem lika atmaksāt pusi ceļa izdevumu.
Vakaros pēc darba klimta pa ministrijas zālēm un kabinetiem un pārbaudīja papīra grozu saturu. Kazi atradīsies vēl kāda izmantojama papīra lapa. Mūsu valsts sabiedrības sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lat-Telekom. Tie cilvēki, kuri iztaisa pa kļūdai, ir tie, kas vada pasauli. Bezkļūdainie strādā priekš viņiem, izpilda uz mata viņu pavēles un saskaita bez kļūdām ciparu grēdes. Nemaz nav iespējams ik katru reizi un visur rīkoties pilnīgi pareizi. Katrai lielai un nopietnai patiesībai ir sava pretējā puse, kura arī ir patiesa. Tas, kas nekad nav kļūdījies, nekā nav arī izdarījis, nekā nav sasniedzis. Ko Ulmanis dara šogad? Varētu teikt, ir nosacīti pasīvs. Ja gadās, ka viņš nav klāt kādā sēdē, tad pēcāk rūpīgi izlasa stenogrammas. Viņš vēro un vērtē, bet lielajā politikā stāv nomaļus. 21. gadā Ulmanis tiek ievēlēts pirmajā Saeimā. Sākumā viņa darbošanās ir tikpat pasīva kā Satversmes sapulcē. Lai kā tas arī būtu, bet vēlēšana cīņā Ulmanis metas iekšā ar lielu sparu. Aculiecnieks Cielēns atceras redzējis Kuldīgā, tirgus laukumā, sapulce. Ulmanis uzbrūk savam partijas biedram Mejerovicam, aicinot to no vēlēšanu listas strīpot, jo Mejerovica nemākulības dēļ nav panākts, ka Vācija samaksā kara zaudējumu atlīdzību. Cielēns ir sašutis. Līgums ticis parakstīts, kad Ulmanis pats ir bijis ministru prezidents. Drīzāk gan liekas, ka vainīgs ir pats Mejerovics. Pirmais sāka, kad Ulmaņa kabinets demisionē un Mejerovics sastāda savu valdību, viņš Ulmanim piedāvā ne vairāk ne mazāk kā sūtņa posteni Amerikas Savienotajās valstīs. Ja karjeras diplomātam tas būtu augsts pagodinājums, tad tāda kalibra politiķim kā Ulmanis, īsi sakot, ja Ulmanis aizbrauktu uz Ameriku, tad viņš pilnībā tiktu izstumts no Latvijas politikas. 1922. gadā tika pabeigta Latvijas Satversmes izstrāde. Tā bija turpinājusies gandrīz 2 gadus. Paraugu un piemēru bija ļoti daudz un dažādi. Francijas 3. republikas konstitūcija, Veimāras republikas konstitūcija, kā arī Šveices pamatlikumi un citu valstu konstitūcijas. Rezultātā Latvijas izstrādātā Satversme atspoguļoja Eiropā valdošās demokrātijas normas. Šī satversme nebija pilnīga. Šai satversmei hroniski trūka otrās daļas, proti nekur nebija fiksētas pilsoņu tiesības un pilsoņu pienākumi. Toreiz tas nelikās varbūt pārāk svarīgi, ko var izdarīt pēc gada, pēc 2, bet tā tas arī netika izdarīts. Otrām kārtām šī satversme deva iespēju darboties Saeimā sīkām partiju grupām, frakcijām. Politiskā dzīve zināmā mērā bija sadrumstalota. Ideju par visas tautas vēlētu prezidentu bija tad izvirzījis pazīstamais vācbaltiešu politiķis Pauls Šīmans. Pieminētajā satversmes komisijā šo lēmumu tad pieņēma ar 13 balsīm pret 10. Taču pati satversmes sapulce 1922. gada 8. februārī lēma citādi. Ar 3 balsu vairākumu 70 pret 67 satversmes sapulce noraidīja visas tautas vēlēta prezidenta ideju. Vēlāk noteiktās Latvijas politiskās aprindās izplatījās pat izteiciens ak šīs nelaimīgās 3 balss. Atsevišķu laika biedra skatījumā aiz bailēm no vienas personas diktatūras tagad tika izveidota, tagad tika radīta bezkontrolējama 100 galvaina diktatūra. Vīrieši pieraduši tīksmināties par dāmām, bet kādi ir paši? Nav noslēpums, ka sievietes savu uzmanību pievērš tam, kā vīrietis ģērbjas. Bet jāprot arī uzvesties. Te daži padomi.
uz ielas vīrietis dāmām roku neskūpsta. Vīrietis dāmām roku neskūpst, ja pašam rokās ir cimds, skūpstot dāmām roku nepaceļ augšup, skūpstot nešmaukstina un, ja dāma jūs uzrunā stāvēdama, pat ja tā ir jūsu sieva, elegantam vīrietim vienmēr ir jāpieceļas. Bet vai ir laiks domāt par smalku uzvedību, ja avīzes ziņo, ka Rundāles pilī ierīkos mazgadīgo noziedznieku patvērsmi? Mākslas un kultūras draugi ir stāvās šausmās. Vai nu tāda iecerē ierēģiem ir bijusi vai ne, bet izglītības ministrija šo ziņu atsauc. Visi atvieglot uzelpo. Latvijas kultūras veicināšanas biedrība iesniedz valdībai protestu. Visjaunākā, jeb plāķa ortogrāfija ir pilnīgi neiemācāma pamatskolās un līdz ar to paliek nelietojama tautas masām. Kas par lietu? Valstī pastāv divas burtu sistēmas – vācu mācītāju ieviestais gotiskais un katoliskajā Latgalē lietotais latīņu raksts. Izglītības ministra plāķa laikā izdots rīkojums pāriet skolās uz vienu rakstības veidu – latīņu burtiem. Daudziem pieaugušajiem to apgūt liekas apgrūtinoši un nevajadzīgi. Nacionālā teātra direktors ir dramaturgs Rainis, ideālists un demokrāts. Dailes teātri vada režisors Smiļģis, ideālists un diktators. Nacionālajā lēmumi tiek pieņemti kolektīvisma garā, Dailē kā jau pie diktatora. Aizkustinošākais ir tas, ka izcilākie Raiņu lugu uzvedumi rodas tieši Smiļģa režijā. 7. un 8. oktobrī notiek Saeimas vēlēšanas. Tiešas, aizklātas, proporcionālas. Pilsoņi ir apzinīgi. Pie urnām dodas 82% un uz 3 gadiem ievēl savus pārstāvjus. Bet cik ir sarakstu, par kuriem balsot? Veseli 88. Pietiek savākt kādai interešu grupiņai vai atsevišķam censonim 100 pilsoņu atbalstu parakstus, un viņš var kandidēt vēlēšanās. Un, ja paveicas, kļūt par deputātu, jo procentu barjeras iekļūšanai Saeimā nav. Pa drošības naudu nav jāmaksā, kur nu vēl lielāka demokrātija. Bet kas kļūs par pirmo personu Latvijā? Valsts prezidentu, par kuru status tik karsti strīdējušies. Kandidāts ir tikai viens – līdzšinējais Satversmes sapulces priekšsēdētājs Jānis Čakste, kurš bauda nedalītu cieņu. Viņu Saeima arī ievēla. Tagad nekas Latvijas valstī vairs nav pagaidu, viss ir īsts, pat etiķetēm vairs izgāzties nedrīkst. Arī Čakstem nākas apgūt nepieciešamās prasmes. Ar to smalkās etiķetes ievērošanu jau dažādi gāja, pareizāk negāja. Kaut vai Naķelis no Zemnieku savienības ieradās pasākumā pie angļiem, kas bija sasaukts par godu Satversmes sapulces sanākšanai, ieradās pēc sava prāta un saprašanas. Gaiši brūns uzvalks, balts krekls un zābaki, lielie ar stūmiem. Angļi to vakar varēja nenobrīnīties. Kas tas ir? Latviešu zemnieku nacionālais tērps, pasaules kara radītais trūkums. Kas? Tik tālu vienkāršo deputātu misēkļi, bet kļūmes gadījās arī valsts augstāko amatpersonu rīcībā. Satversmes sapulces priekšsēdētājs, vēlāk prezidents Jānis Čakste jau pašā būtībā gan iekšēji, gan ārēji bija reprezentabls. Viņam bija izskats, viņam bija iemaņas, viņam galu galā bija padomdevēji. Savu padomu dažos diplomātiskās etiķetes sīkumos neliedz Zviedrijas sūtnis Torstens Undēns. Lielisks bija Čakstes sekretārs Zanders. Brīvi runāja, pat rakstīja te vai visās Eiropas valstu valodās, plus arābiski, plus turciski. Čakstem pat bija ārlietu ministrijas diplomātiskā protokola nodaļa. Un tomēr pašā prezidentūras sākumā gadījās kāds etiķetei nepiedodams notikums. Un vainīgs pat nebija pats Čakste, tā bija viņa sieva Justīne. Tūlīt pēc ievēlēšanas jaunais prezidents rīko pirmo svinīgo dineju ārvalstu diplomātiskajam korpusam. Rīgas pils vēl neuzposta, tāpēc norises vieta elegantais Melngalvju nams.
Sākums nolikts uz 19:30, un visā pasaulē tas nozīmē, ka pasākums tiešām sāksies 19:30. Tāpēc 5 minūtes ātrāk visi jau ir klāt. Deputāti, ministri, komisiju priekšsēdētāji, sūtņi, bet Čakstas vēl nav. Vēlāk noskaidrosies, ka viņa sieva Justīne pielāgojas jauno brokāta kleitu. Paiet 10 minūtes pēc 19:30, un tas ir nepieklājīgi ilgs laiks, kad ārzemju diplomāti sāk izmest dzēlīgus jociņus un ironiskas piezīmes. Vietējie ļaudis ir ļoti satraukti, bet Čakstas vēl nav. Viņš ierodas pēc brīža, ir mierīgs, nosvērts, svinīgs. Kundze viņam līdzās jaunajā, tai pašā tērpā. Ak, īsta karaliene. Un viesis šajā brīdī tik tiešām sastingst. Prezidents ir ieradies. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lattelekom. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem. Ļoti dažādiem cilvēkiem šeit Latvijā. Pēc reklāmas 1923. gads. Mejerovica valdība atkāpjas, alus pučs Minhenē, ko dara Ulmanis, modernas sievietes tieviešanas recepte, vilki dodas uz Rīgu, pasaule dejo. Smieties! Uzklausīt! Atsīties! Pasmaidīt! Viss sākas ar sarunu. Esam tuvāk Lattelekom. Turpinājumā par 1923. gadu. Mejerovica valdība atkāpjas, alus pučs Minhenē, ko dara Ulmanis, modernas sievietes tieviešanas recepte, vilki dodas uz Rīgu, pasaule dejo. Padomju Savienībā sāk darboties nometnes, kurās iesloga šķiras ienaidniekus un citus antisociālus elementus. Viņi tiek pāraudzināti ar smagu darbu necilvēcīgos apstākļos. Maks Frits konstruē pirmo motociklu BMW R32. Motors rāmim ir piestiprināts tā, ka brauciena laikā tiek dzesēts ar gaisa strāvu. Veicas gan cilvēkiem. Māsas Dollija, Rozija un Dženija ir vienkāršas kabarē dejotājas Londonā. Līdz viņās ieskatās amerikāņu miljonārs Selfridge. Ar vienu rāvienu viņas kļūst par augstākās sabiedrības dāmām. 7 gadu laikā tai vismīļākajai Dženijai Selfridge iztērē 2 miljonus mārciņu, kas grozies kā gribi ir vaiprātīga nauda. Vācijā krīze. Hitlera nacistu rindas aug. Kādā Minhenes alus pagrabā viņš pasludina nacionālo revolūciju. Liela, apbruņota kolonna ar Hitleru un bijušo feldmaršalu Ludendorfu priekšgalā dodas gāzt Bavārijas valdību. Policija pučistus izklīdina, Hitleru apcietina. Modernai sievietei ir jābūt slaidai. Nav labākas receptes novājēšanai kā alkohols, nikotīns un opijs. Dejas vai līdz nemaņai. Un, protams, vingrojumi, diētas un veselības kūras. Tā ir daļa no modernās sievietes ikdienas. Un elastīgās jostas, saplacinot tās figūras daļas, kuras agrāk tika izceltas ar korseti. Modē joprojām ir jauna, puiciska sieviete. Čārlstons. Dejo lieli un mazi, dejo viesībās un klubos šo melnādaino amerikāņu pēkšņi populāru kļūšo deju. Čārlstons pārņem arī eiropiešu prātus un tad nodziest kā krītoša zvaigzne, palikdams uz mūžīgiem laikiem saistīts ar džeza paudzi.
Savukārt uz Rīgu dodas izsalkušu vilku bars. Tādu ziņu saņēmis Rīgas policijas priekšnieks. Šie no Ādažu puses, šķērsojot Ķīšezeru ledu, tagad plosās pa Ķeizaru mežu. Rīgas prefektūra sūta pret iebrucējiem kārtībnieku patruļu, taču nekāda karošana nesanāk, jo no vilkiem ne smakas. Vēlāk izrādās bijuši tikai 3. Vispār šī gada marts ir īpatnējs. Jaunākās ziņas raksta, ka Rīgu pārņēmis precēšanās drudzis un dzimstarakstu nodaļas netiekot galā ar visiem laulāties gribētājiem. Tāpēc būšot jāstrādā virsstundas. Pēc Saeimas ievēlēšanas vajag jaunu valdību. Dažus mēnešus vēl pastrādājis, Meirovics kabinets noliek pilnvaras. Šai valdībai piemīt dažas īpatnības. Tā uzstāda ilgdzīvošanas rekordu – 19 mēneši un 8 dienas. Tā sastāv tikai no latviešiem, un pats būtiskākais – Meirovics iet uz kompromisu un sašķeļ lielāko partiju – sociāldemokrātus. Kā tad tā? Ļoti vienkārši. Iedod tieslietu un darba ministru portfeļus. Pēc tam jauno valdību sastāda Jānis Pauļuks. Tuvojoties lieldienām, sāks kaut kāds trakums. Avīzēs parādās raksti, kuros tiek stāstīts par šūpošanās kaitīgumu. Jānim Jaunsudrabiņam tas apnīk, un viņš jaunākajās ziņās raksta, kāpēc apkarot lieldienu šūpošanos, ja kaut kur kāds nejēga vai pārgalvas izvēlēs no šūpolēm un apdauzījies, tad tur nav vainīgs šūpolis. Vēl pagājuši vasar, kā balts krīvu krīvs, Latvijas jaunatnes svētku gājienu priekšgalā soļoja Krišjānis Barons, bet nu viņš dus šķirstā. Dainu tēvs ir miris, viņa bēres izvēršas par plašu tautas manifestāciju. Kā jaunajā valstī klājas strādniekiem un laukstrādniekiem, ir 8 stundu darba diena, obligāta apdrošināšana pret slimībām gan pašam strādājošam, gan viņa ģimenes locekļiem, slimības gadījumā ārsta palīdzība un zāles ir par brīvu, slimošanas laikā strādnieks saņem 2/3 no algas, slimo kases pārvalda pašu dalībnieku vēlētie pārstāvji, apmaksāts atvaļinājums ir 2 nedēļas gadā. Arī 3. Rīgas izstāde pārdošana ir labi izdevusies. Īpaši plaši tiek piedāvātas lauksaimniecības mašīnas un rīki. Te savā starpā sacenšas konzums un ekonomiskā sabiedrība. Jā, ko pirkt jau ir, zemnieks kasa pakausi, būtu tikai tās naudiņas vairāk. Pie smalkā toņa pieder arī medības. Valsts prezidents Čakstis sarīko zaķu šaušanu Sūras mežsaimniecībā. Citu prominentu personu vidū ir arī Amerikas sūtnis Kolmans un Zviedrijas sūtnis Arālovs, Saeimas deputāti un 2 amerikāņu korespondenti. Pirmais lielu garausi gar zemi dabū valsts prezidents. Svaigs gaiss, glaušanās pie mātes dabas krūts, sportisks azarts, varbūt arī tas. Bet medības, ko organizēja diplomātiem un valsts vīriem, vairāk tomēr bija politikas taisīšana. Jo vairāk labumu no kādas valsts vajadzēja gūt, jo trāpīgāks bija šīs valsts sūtnes medībās. Bet trāpīgākajam liels gods. Viņu izsludināja par medību virsaiti. Ja brauc uz pīlēm, labs bija Burtnieku ezers. Nakti pārlaida pilī, lai no rīta varētu brist meldros. Arī šeit procesijai noteikti kārtība. Pirmie gāja uzaicinātie sūtņi, dažs labs, piemēram, vācietis Adolfs Kesters, pat iemanījās ierasties kopā ar kundzēm. Tad prezidents, tad ministru prezidents, tad ministri, deputāti un tad vispārējie. Visa viltība slēpās mežsargos, jo katram dalībniekam savs pavadonis. Pavadoņu uzdevums papildus, protams, vispārējai drošībai mundri vērot to brīdi, kad diplomāts mednieks spiedīs gaili savai bisei. Tad mežsargs raidīja dublējošo šāvienu gaisā saceltā putna virzienā. Un kā nojaušat, mežsargs nekļūdījās nekad, gandrīz nekad. Jauki! Diplomātiem trofejas, rīkotājiem uzslavas, medības tātad izdevušās. Mednieku stāstus
varoņteikas, pastāstus un jokus mīlēja pārcelāt arī 4. varas pārstāvji, žurnālisti. Arī viņi tika aicināti uz medībām, taču šaujumos rokās neņēma un pa meža stigām nebrida. Parasti viņi sasēda mežsarga pagalmā pie ugunskura, cepa desiņas un dzēra šņabi. Atcerējās, kā toredzīgais finansu ministrs Ringolds Kalnings salaida dzinējam skrošu lādiņu mugurā, atcerējās, kā Rīgas galva Ādolfs Krieviņš sauca Emīliju Benjāmiņu vēžotu un pirms tam salaida upītē vairākus kurvis ar vēžiem. Nu, ko atcerēties jau netrūka. Atgriežoties Rīgā, medību rīkotāji, pareizāk viņu padotie, Daugavmalas tirgū iegādājās svaigu medījumu un izdāļāja preses pārstāvjiem. Tas mājām, sievām un turpmākai iedvesmai par saviem trāpīgajiem šāvieniem. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lattelekom. Dzīves ziņa. Tie ir pamatuzskati dzīvē. Vai nu tos jūt sirdī, vai aptver ar prātu, vai arī tas ir tikai dvēseles skubinājums. Tas viss ir kopā dzīves ziņa, ceļa rādītājs katram cilvēkam dzīvē, lai viņš zina izšķirt labu no ļauna, lai viņš zina pateikt, kas ir vajadzīgs, kas ir darāms un kas ir atstājams. Ar stipru ticību un paļāvību būs darbi dižani. Šaubas un mazdūšība nenomāks nevienu. Šogad Ulmaņa darbība Saeimā kļūst rosīgāka. Viņš turpina atbalstīt jau Satversmes sapulces laikā iesniegto pieprasījumu par neatmaksājama avansa izsniegšanu lauksaimniekiem, kam ir kara zaudējumi. Rūpējas, lai valdība uzlabo zemnieku grūto stāvokli lobrības un sēklu iegādē, pieprasa, lai valsts linu monopols paaugstina iepirkuma cenas, referē par ievedmuitas tarifiem, zemnieku ienākumu nodokli un grozījumiem likumā par pagastu pašvaldībām. Nekas īpašs, parasts deputāta darbs. Ulmanis daudz publicējis. Viņš mīl rakstīt arī vispārēji satura rakstus, kuros iepina morāli. Ulmanis sludina gaišo pozitīvo. Viņš nīst īdzību un skepticismu, māca stingrību, jo dzīvē ir vajadzīgs mugurkauls. Viņš aicina mūžam tiekties uz augšu un nebaidīties no riska. Kļūdīšanās ir cilvēka dabā. Pakriti, piecelies un ej tālāk. Likums par agrāro reformu nebija vienreizējs akts, bet gan atsevišķu likumu pakete, kas tika tad pieņemta laika posmā no 1920. gada līdz 1924. gadam. Šī reforma bija absolūti nepieciešama. To prasīja nacionālais taisnīgums. Jo Latvijā agrārais jautājums, zemes jautājums, tas bija viens no visbūtiskākajiem, bez kura atrisināšanas vispār nebija iespējama normāla politiskā dzīve. No ekonomiskā aspekta Latvijas agrārā reforma varbūt nebija īsti izsvērta, varbūt nebija īsti pārdomāta, jo šeit faktiski norisinājās egalitāra zemes sadalīšana, veidojot samērā nelielas jaunsaimniecības, kuru platība parasti nepārsniedza 22 hektārus. Šādas jaunsaimniecības bija maz efektīvas. Šādām jaunsaimniecībām vajadzēja gaidīt no valsts lielu palīdzību. Šādām jaunsaimniecībām vajadzēja saņemt valsts subsīdijas, bet atdot šos valsts iedotos kredītus bieži vien šīs mazās saimniecības nevarēja. Otrām kārtām, protams, šīs nelielās zemnieku saimniecības, viņas ekonomiskā ziņā, varbūt sevi, pragmatiski neattaisnoja, bet no otras puses tika Latvijā ievērojami samazināts to cilvēku skaits, kuriem nepiederēja nekas, un tika palielināts īpašnieku skaits. Tātad, kuriem tiesa, kuriem bija bieži vien, kur varēja savilkt varbūt knapi galus, bet tomēr, kuriem kaut kas piederēja. Ļoti būtiski bija arī tas, ka no šiem cilvēkiem, no jaunsaimniekiem, radās pavisam jauns slānis,
iedzīvotāji jaunsaimnieki, un no viņiem tika formēta praktiski arī visa Latvijas armija, Latvijai uzticīga armija, un radās jauns iedzīvotājs slānis, kuriem galvenā vērtība, kā tolaik dažkārt teica, tātad brīvam vīram brīvi stāvēt uz brīvas zemes. Tā bija pavisam jauna parādība. Skaitās jau, ka latvieši ir lieli teātra mīļotāji, taču rakstnieks Skujufrīdis pagastu biedrības namā nereizi vien novērojis līdzīgu ainu. Jaunekļi un jaunavas drūzmējas ap izrīkojuma bufeti. Tad kāds uzmet 10 latus saldumiem, dzērieniem, papirosiem, bet, kad jautā, kāpēc neiet uz zāli, izrādi skatīties, atbild par dārgu. Labāk pagaidīšot tepat bufetē uz šīberēšanu. Latvijā draudzības vizītē ieradies amerikāņu kreiseris Pittsburgh. Tas noenkurojies jūrā pie Daugavas ietekas, jo dziļās iegrimes dēļ nevar tikt līdz Rīgai. Taču tā nav liela bēda. Ziņkārīgie uz kuģa var nokļūt ar tvaikonīti. Nacionālais teātris sezonu atklāja ar Aspazijas drāmas Aspazija pirmizrādi. Jāzeps Vītols uzvedumam komponējis vairākus dienvidnieciski īpatnējus gabalus ar flautām, angļu radziņu, arfu un tamburīnu. Beidzot noķer un tiesā slaveno laupītāju Adamaiti un viņa līdzdalībniekus. Uz viņa sirdsapziņas ir daudz cilvēku dzīvības. Adamaitim un 5 viņa bandas locekļiem piespiež nāves sodu. Adamaitis tautā gan nav tik populārs kā Kaupēns. Viņu neapvij melodramatisks mīlētāju oreols. Šogad sanāksmēs sāk pulcēties dīvaini ļaudis. Viņi grib atjaunot seno latviešu ticību, jeb dievturību. Piekritēju skaits aug un vēlāk tiks oficiāli reģistrēta dievturu draudze, kas pāraugs organizācijā ar draudzēm visā Latvijā, izņemot dziļi katolisko Latgali. Dievturu priekšgalā ir dižvadonis Brastiņš, senatnes pētnieks. Latvisko dievu viņa atvesina no dieviņa, Māras un Laimas. Kristīgo ticību dievturu uzskata par latviešu garam svešu. Filmu māksla ir kļūsi tik populāra, ka Rīgā pirmoreiz uzceļ ēku, kas speciāli domāta kino rādīšanai. Tas ir Splendid Palace, viens no savulaik graznākajiem kinoteātriem Eiropā. Populārākie centra ķinīši AT Kaļķu ielā ieeja no pagalmiņas ar fontānu vidū. Tautā kā par ateju to, protams, neviens savādāk nesauca. Fórums Skolas ielas sākumā, Progress Marijas ielā un Maska. Šeit, iepratīm mazajām Vērmaņparkam. Visvairāk jau sirds alka pēc kauboju filmām, bet tas tomēr diezgan sālīts prieks. Katra filma sadalīta vairākās sērijās, katrai savs seans, un pārtrūkst aktavu neražu visbaismīgākajā brīdī. Varonis karājas virs bezdebeņa, varonis raisās no dinamīta muciņas un tā tālāk. Bet netrūk jau arī citu, nemazāk saistošas žanru produkcijas, šausmfilmas, komēdijas. Kinomīļu nedēļa sākās pirmdienās, tad varēja apskraidīt visus centrā esošos ķinīšus un iepazīties ar reklāmu fotogrāfijām vitrīnās. Visaktīvākā šī apskraidītāja daļa, protams, jaunieši, puišeļi. Lētākā kino biļete pilsētā maksāja 50 centīmus. Pēc 31. gada šī cena nokrita līdz 40, bet pēc 38. pat līdz 30 centīmiem. Un tomēr aktīvā jaunatnes daļa centās ieekonomēt arī šajā izklaides izdevumā. Lai iešmauktu ķinītī par velti, jauniešiem bija izstrādāta sava, visai efektīva sistēma. Nekādas kases. Pa taisno foyer. Te pie katras no porķerām sektajām ieejas durvīm savs ielaidējs. Viens no zēniem ar joni gāžas tam virsū rādīdams kaut kādu vecu biļetu, bet otrs, kamēr uzmanība novērsta, pieliecies iesprūg zālē iekšā. Otrs ceļš seansam beidzoties spraukties pret straumi pa izejas durvīm. Arī labi, arī nostrādā. Čiekurkalna kino Akropole, tautā saukta par kropli, demonstrē filmas, kuras personām ar vājiem nerviem ieteicams neskatīties. Te puikas parasti
palaidņojās. Slepeni paspēra vecāku ļaužu noautās kurpes, tas, lai atpūtinātu kājas pa solu rindām, vai pirmajās rindās sēžot, grauza ābolus un sērdes, protams, laidas slaidi pāri galvām. Un parasti kādam trāpīja. Kino jaunkundzes zāles uzraudzes tādās reizēs kļuva piktas. Varēja pat saraut aiz matiem vai sagriezt ausi skritulī. Mūsu valsts, sabiedrība, sadzīve, mūsu vēsture, raidījuma ciklā Latvija Ulmaņlaiki. Šī bija 4. sērija. Nākamajā reizē 1924. 25. gads. Ļeņins dodas Viņsaulē, Andrievs Niedra tiesas priekšā, sievietes nagi kļūst vēl daļāki, Ulmanis atkal ministru prezidents, latviešu grāfs Miķelis Amālijas dēls. Visu labu!